Es domāju, ka mēs nedrīkstam nenovērtēt par zemu imperiālismu, ekspansionismu un agresivitātes līmeni, kas ir kaimiņu valstī, ko tā ir, bet mums jāizdara mūsu mājas darbi bez jebkādām bailēm, bez nekādas panikas, gatavojoties, stiprināt savu sabiedrību, stiprināt savus spējas, stiprināt savus bruņotos spēkus kopā sabiedrotiem. Vai tas ir nepieciešams šajos apstākļos? Es priecājos, ka tādi lēmumi ir pieņemti. Ārējo robežu stiprina, tas ir ļoti pareizi. Tas, ko dara, ir apsveicami. Militārā ziņā tas vispār mums neko nedos.